Labdien, cienījamie kolēģi! Es esmu dr. Maija Gureviča, internists endokrinologs, un šodienas mans uzdevums ir pastāstīt par īpašu pacientu grupu. Tie ir pacienti ar otrā tipa cukuru diabētu un par dažādām minerālu vielām un vitamīniem, kas šiem pacientiem ir nepieciešami. Bieži vien esmu dzirdējis arī no kolēģiem un citiem ārstiem tādu uzskatu, ka mums pašiem uzturbagātinātāji nekāda nav nepieciešama. Mēs lieliski visu varam mainīt ar mūsu uzturu paradumiem, bet vai tā tas ir patiesībā? Šajā lekcijā arī klausieties. Šis ir mans interešu konflikts. Paldies Lotus Farmai par lekcijas atbalstu, un šis būs mans lekcijas plāns. Kā es teicu, tātad vai šo te papildu vitamīnu, minerālu vielu un citu elementu lietošana ir mīts vai nepieciešamība tieši pacientiem ar cukuru diabētu. Šeit es lekcijā akcentēšu vairāk otrā tipa cukuru diabēta pacientus, jo te ir lielāka populācija un viņiem ir drusku savādākas šīs te nepieciešamības pēc vitamīniem. Atsevišķi gribu vairāk pastāstīt par D vitamīnu un pacientiem ar cukuru diabētu magniju, B grupas vitamīniem un šīm te dažādiem citiem elementiem, kas ir hroms, monoklīns, kārs, šķiedrvielas pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu un, protams, kopsavilkumu. Arī es domāju, ka jūs pacienti bieži vien jautā, teiksim, par šo vai citu kādu vitamīnu kompleksu, vai tas man ir nepieciešams, vai tas būtu manai veselībai ar kādu ieguvumu. Un tad to arī mēs pārunāsim. Protams, man ir jāparāda šis slaids, jo jūs sapratīsiet, cik ļoti liela ir šī populācija, par kuru mums ir jādomā. Mums ir jādomā ne tikai medikamentozā ziņā, bet mums ir jādomā arī kopējās veselības ziņā, arī uzturu paradumu ziņā, fiziskās aktivitātes ziņā. Un jūs redzat, ka pēc Covid infekcijas pirmajiem lielajiem viļņiem pacientu skaits ar cukuru diabētu diezgan strauji palielinājās. Uz doto brīdi mums ir pieejami dati tikai par 2023. gadu, bet jau pietiek, jau šo zināšanu pietiek, lai saprastu, cik ļoti ir šī liela populācija. Tātad 95,000 vairāk jau pacientu ir ar otrā tipa cukuru diabētu. Praktiskā dzīve parāda, ka šo pacientu vecums arī paliek jaunāks. Tā nav gluži kāda senioru slimība, tā ir mūsu dzīvesveida arī slimība, ģenētiski noteikti arī varētu teikt savā ziņā noteikti slimība. Līdz ar to mums ir liels pacientu klāsts, ar kuriem darboties, ar kuriem strādāt. Par to, vai mēs varam visu uzņemt kā nepieciešams. Protams, ka jebkurš dietologs jums pateiks, ka viņš var jums sastādīt tādu ēdienkarti, kur būs pietiekams šo te makroelementu daudzums un visu iespējamo mikroelementu daudzums, bet vai tas reāli dzīvē tā notiek, tas diezgan no tā apšaubām. Tātad makroelementi mūsu uzturā tie ir ogļhidrāti, taukvielas un olbaltumvielas, tas ir tas, no kā mēs iegūstam enerģiju, un principā striktos tādos apstākļos, kā ja tādos bada apstākļos mūsu organismam principā ir vienalga, kā jūs uzņemsiet šo enerģiju, viņš spēs katru no šiem makroelementu grupām pārstrādāt, un mēs varēsim iegūt enerģiju. Svarīgāk, kā un cik daudz mums ir mikroelementu, jo principā, ja mums šo mikroelementu iztrūkums vai deficīts, tad daudz procesi, kas ir nepieciešami šo te makroelementu pārstrādē un pārveidošanā mūsu organismā, nenotiks pilnvērtīgi. Līdz ar to mums dzīvībai būtiski būtu, protams, šie te makroelementi ir enerģijas sniedzošie, bet būtiski ir dot arī pietiekam daudzumu šo te mikroelementu, jo pretējā gadījumā, kā es teicu, daudzas organisma enzimātiskās, piemēram, visas šīs te reakcijas, viņas vienkārši nenoritēs un nenotiks pietiekama enerģijas veidošana, pietiekama antioksidatīvā darbība pret oksidatīvo stresu un tā tālāk. Tad mēs esam no mikroelementiem atkarīgi diezgan. Ļoti maz, ko mēs varam sintezēt paši. Kā piemēram, mēs varam, protams, minēt D vitamīnu, bet ja mēs atrodamies pietiekamā saules ultravioletos staru gaismā, nedaudz mēs redzīsim kaut kādu koenzīmu Q10, bet pieņemsim tādas vielas kā magnijs, tādas vielas kā selēns, hroms un taukoši šķīstošie citi vitamīni. Tos, diemžēl, mums ir bet tos mums ir jāizņem vai nu ar uzturproduktiem, vai nu mēs tos uzņemam kā papildus vielas uzturbagātinātāju veidā.
Un šī nepieciešamība pēc šiem mikroelementiem ir ļoti atkarīga gan no mūsu vecuma grupas, gan arī no mūsu dažādām saslimšanām. Tāpēc arī šodien runājam atsevišķi par otrā tipa cukuru diabētu, jo tur ir savas īpatnības, kāpēc kādi šie elementi pacientiem trūkst. Arī, teiksim, var atšķirties no dzīvesveida, no hormonālās aktivitātes un tā tālāk. Gribu, lai jūs paskatāties uz šo lielisko šķīvi un pāanalizējat arī savu uzturu, vai tiešām jums ir šis skaistais sadalījums. Pirmkārt, cik jums ir šķiedrvielu daudz, cik jums ir makroelementu, bet svarīgākais, vai jūs saņemat arī visus šos mikroelementus. Protams, ja jums ir šāds šķīvis, jūs noteikti saņemat magniju, kas ir zaļajās augdaļās. Jūs noteikti saņemat arī B grupas vitamīnus ar tiem pašiem graudaugiem. Un līdz ar to, protams, ja jums nav kāda saslimšana, ja jums ir vesels kūņu zarnu trakts, tad, protams, jūs varat uzņemt arī šos dažādos mikroelementus, makroelementus arī ar uzturu paradumiem. Reālā dzīve mums parāda nedaudz savādāk. Mums ir šie dažādie termini, kā mēs apzīmējam, piemēram, cik mums ir ieteicamā kāda mikroelementa vai vitamīna deva, vai arī, piemēram, mums ir šāda aprēķināta vidējā nepieciešamība. Un mēs varam pēc šiem rādītājiem tad arī analizēt cilvēku iedzīvotāju uzturu un saprast, vai visi šie mikroelementi tiek uzņemti pietiekamā apjomā. Un parasti arī uzturu bagātinātājos tiek izmantot šī ieteicamā diennakts deva vai arī diennakts deva tam mikroelementam kopā gan uzturu bagātinātāja veidā, gan arī uzturu veidā. Piemēram, mums ir šī Eiropas drošības aģentūra, kas mums nosaka katra elementa kaut kādu daudzumu. Piemēram, K2 vitamīns mums ir tik un tik mikrogrami, selēns mums, piemēram, ir 100 mikrogrami ieteicamā deva vai, piemēram, D3 vitamīnam tur maksimāli 4000 vienības dienā būtu tā maksimālā deva. Un ASV bija veikuši tādu pārbaudi, ko es arī zinātniskos darbus, ko es parādīšu arī tālāk, ka mēs tomēr neuzņemam tik ļoti pietiekami, jo, kā jūs redzat, ne visiem vitamīniem mums ir lielas rezerves. Piemēram, B grupas vitamīniem, teiksim, viņi ir ūdens šķīstošie vitamīni, mēs varam šo rezervīti tikai uzturēt uz kaut kādām, līdz 1 mēnesim. Teiksim, mums ir liels rezerves A vitamīnam, ko varbūt nevajadzētu tik lielā daudzumā lietot papildus. Līdz ar to rezerves nav tik daudz, tāpēc visu laiku ir jāpiedomā pie tā, vai jūsu šis šķīvis izskatās tā, kā es jums rādīju iepriekšējos šajos slaidos. Un, ja mēs paskatāmies Amerikas pētījumu, ASV pētījumu, viņi paskatījās, vai cilvēki uzņem šo vidēju aprēķināto daudzumu. Tas būtu tas, tā kā daudzums vismaz pusē veselīgas populācijas, lai viņi noteikti saņemtu. Un šeit jūs varat redzēt, cik mazs skaits īstenībā iedzīvotājs saņem pietiekamā daudzumā šos vitamīnus. Pieņemsim, magniju neuzņem vairāk kā puse ASV iedzīvotāju. Teiksim, B grupas vitamīniem ir drusku labāka situācija, ka mēs viņus labāk varam uzņemt, bet atkal C vitamīns, piemēram, tiek uzņemts tikai 40%. Netiek uzņemts 49%, tā kā puse cilvēku vispār šo vitamīnu nesaņem. Ja mēs paskatāmies citas valstis, šeit jūs varat redzēt ar Vāciju, Dānijā, Somiju un citas valstis, arī šeit jūs redzat, ka principā, piemēram, B12 vitamīns Īrijā, teiksim, 23% sievietes neuzņem pietiekamu daudzumu, tātad mums ir šīs riska grupas, par kurām mums ir jādomā. Vai, piemēram, Dānijā selēnu neuzņem 36% sieviešu, arī te ir jādomā, vai ir pietiekama oksidatīvā aizsardzība pret šiem oksidantiem mūsu organismā, kas rodas praktiski jebkura šo dažādo reakciju rezultātā. Tā kā mitohondrijas mums to visu laiku saražo. Tāpat arī, piemēram, skatieties, D vitamīns neapšaubām ir līderis neuzņemšanas gadījumā, jo redzat, kas tās ir par valstīm, tās tomēr vairāk tādas ziemeļplatumgrāda valstis. Līdz ar to, ja cilvēks D vitamīnu papildus nelieto, tad jūs redzat, cik liels procents ir ar šo neuzņemšanu. Tā kā, protams, pastāv mums ir teorija, kur mēs skaisti varam tiešām to šķīvi piedāvāt pacientam ar šiem dažādiem mikroelementiem, bet, kā jūs redzat, reālās dzīves šie pētījumi parāda, ka tomēr diezgan liela daļa cilvēku, iedzīvotāju neuzņem pietiekam mums šos nepieciešamos elementus.
Un šī nepietiekamā uzņemšana, kā jau teicu, viens no iemesliem, piemēram, ir saslimšanas, tātad otrā tipa cukura diabēts, vai pacientam ir kādas aizkuņa iedzera saslimšanas eksokrīnā mazspēja, vai mums ir, piemēram, pacientam kaut kādas problēmas ar tievajām zarnām, tad neuzsūcās pietiekami šie vitamīni. Diabēta gadījumā es arī stāstīšu, bet ir arī medikamentu lietošana, kā rezultātā arī var mainīties kādu vitamīnu uzsūkšana, un to es arī pastāstīšu jums tālāk. Un ja mēs ņemam atsevišķi tieši pacientus ar otrā tipa cukuru diabētu, mums ir jāņem vērā daudz šie te faktori, kāpēc viņiem ir daudz mikroelementu trūkums. Pirmkārt, šiem pacientiem bieži vien ir nesabalansēts uzturs, jo mēs zinām, ka otrā tipa cukuru diabēts tomēr lielākoties ir, protams, gēni, kas nosaka slimības attīstību, bet bieži vien tā tomēr ir dzīvesveida slimība. Tātad šis te nesabalansētais uzturs rada šos dažādos deficītus, jo vairāk tiek lietot uzturā pārtiks produkti, teiksim, ražotie pārtiks produkti, kuros ir maz šo elementu, jo ražotie pārtiks produkti principā ir sablīvēti ogļhidrāti, un cilvēks parasti tos biežāk izvēlas arī citu apstākļu dēļ, piemēram, sociālā apstākļu dēļ. Jāņem vērā, ka 80% pacientu ar otrā tipa cukuru diabētu ir palielināta ķermeņa masa. Palielināt ķermeņa masa savukārt rada, piemēram, taukošķīstošo vitamīnu deficītus, jo notiek šo vitamīnu slēpšanās viscerālajos taukos. Tad ņemat vērā, ka šī viscerālā aptaukošanās, kas ir pacientiem ar diabētu, rada šo te oksidatīvo stresu, dažādus šos te signālu ceļus, kuru dēļ tiek izmantot ļoti daudz antioksidanti. Tātad viņiem ir lielāka vajadzība pēc antioksidantiem, bet ir jautājums, vai viņi pietiekami viņus uzņem ar uzturu produktiem. Tāpat ir jāsaprot, ka cukura diabēta vispār metabolā kontrole no organisma prasa ļoti daudz spēka. Tas gan insulīna rezistences šī te mazināšana, tātad ir nepieciešami elementi insulīna sekrēcijai, insulīna veidošanai, jo tur, piemēram, nepieciešams cinks, lai pietiekami izdalītos insulīns veidotos, ir nepieciešams kalcijs, šūnu polarizācija, lai arī noteikti šī insulīna sekrēcija. Un ņemat vērā, ka šie visi procesi pacientam ar otrā tipa cukuru diabētu notiek aktīvāk, daudz izteiktāk, jo pēc C peptīda līmeņa mēs varam secināt, ka pacientam ļoti daudz insulīna izdalās. Tad ir nepieciešams kaut kā stabilizēt glikozu iekļūšanu šūnās otrā tipa cukuru diabētu pacientiem. Šeit ir nepieciešams gan magnīts, šeit ir nepieciešams arī hroms, par ko stāstīšu nākošajos slaidos. Un arī šis te uztura un dzīves veids pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu maina mikrobiomu, un šis tā izmainītais mikrobioms, viņš, diemžēl, arī ietekmē cukuru diabētu kontroli. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šai pacientu grupai būtu arī pareizs mikrobioms, ko mēs varam, piemēram, nodrošināt ar normālu šķiedrvielu uzņemšanu. Vai tā būtu pārtiks produktu veidā, vai tā būtu uzturvielu, vai tā būtu uzturbagātinātā veidā. Savukārt, cukurdiabēta medikamentu lietošana, piemēram, metformīna lietošana, arī ir saistīta ar šo uzturvielu deficītiem, par ko stāstīšu arī tālāk. Tā kā, ja jūs jautājat par papildus šo te dažādo vielu, dažādo mikroelementu un vitamīnu uzņemšanu pacientiem ar diabētu, šeit tomēr tas nav mīts, tā ir tiešām nepieciešamība. Protams, jebkuram no mums, arī pacientam ar otrā tipa cukuru diabētu, ir ļoti svarīgi, lai tiek uzņemts pietiekams daudzums ar uzturu, jo tas, protams, ir dabīgākais veids, kā mēs varam to uzņemt, bet noteikti ir jāņem vērā un jātur galvā, ka ir iespēja arī uzturbagātinātā veidā uzņemt šos te nepieciešamos elementus. Pirmais, par ko runāšu, ir D vitamīns pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu. Vispār par D vitamīnu, protams, ka mēs zinām, ka viņš darbojas gēnu līmenī, viņš var ieslēgt un izslēgt dažādus gēnus, kas piedalās, kā jūs redzat, ļoti daudz dažādu slimību šajā norisē, bet ir zinām arī pēdējie pētījumi, nesen arī biju lasījusi par to, ka D vitamīnam ir ļoti liela nozīme oksidatīvai stresā, kas diabēta pacientam visu laiku ir organismā šīs viscerālās aptaukošanās, hiperinsulinēmijas un hiperglikēmijas dēļ.
Jā, līdz ar to viņš ir ne tikai nepieciešams, nu, teiksim, labai imūnai sistēmai, bet ir zināms arī, ka viņš ir nepieciešams šī oksidatīvā stresa samazināšanai. Līdz ar to mēs varam samazināt aterosklerozes procesu, kas notiek pacientiem ar otrā tipa cukurdibēta un aptaukošanos. Mēs varam mazināt onkoloģiskos procesus, kas norist tikai kā vienu no elementiem, izmantojot D vitamīnu. Kā jau redzat, 3% šādu gēnu mēs varam ieslēgt un izslēgt, ja mums ir pietiekams sasniegts mērķa D vitamīnu rādītājs. Ja mēs runājam par šiem līmeņiem, jau principā ir beidzot konsensus pēdējos gadus par D vitamīnu līmeni. Mums tam būtu jābūt no 30 līdz 50 nanogramiem mililitrā. Tāds profesors no ASV, profesors Maikls Holiks, viņš pat akcentē, ka vairāk būtu nepieciešams šis līmenis tuvāk 50 nanogramiem mililitrā, jo tad mēs tiešām varam iegūt maksimālo šos te aktīvās D vitamīnu formas kalcitriolu efektu. Jo tad, kad pāriet D vitamīns visas šīs pārmaiņas organismā, viņš pārvērš par kalcitriolu, kas ir arī tas, kas piesaistās pie šiem šūnu kodoliem. Un tādā veidā var mainīt dažādu šos iekaisumu gļēvā, iekaisumu signālu ceļus un palīdzēt pacientiem ar oksidatīvo stresu, ar pacientiem, kuriem jau ir diabēts un ateroskleroze un citi šie procesi. Tā kā, ja pacients ir ar šo viscerālu aptaukošanos un diabētu, tad par D vitamīnu viņam noteikti jādomā, ir jānosaka D vitamīna analīze, lai secinātu, kāds ir šīs līmenis, vai viņš ir optimāls. Un kāpēc ir starp citu secināts, ka pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu biežāk novēro D vitamīna deficītu? Viens no šiem iemesliem ir šis te aptaukošanās moments, jo pacientiem ar lielu šo vēdra apkārtmēru ir liels viscerālo tauku daudzums, un tauko šķīstošie vitamīni, viņi diemžēl tur slēpjās, un līdz ar to pacientam notiek D vitamīna sekvestrēšanās taukaudos, un tā kā jau viņš ir nokļuvis tauku šūnās, tad no turienes viņu dabūt ārā ir ļoti grūti. Tāpēc pacientiem bieži nepieciešams lielāks devs ar otrā tipa cukurdibētu. Pacientiem ir nepieciešama varbūt arī izskaidrot šo te pareizo lietošanu, un arī ir jāsaprot pacientam, ka viņam tomēr tas D vitamīns metabolismam ir ļoti nepieciešams. Kā izrādās, otrā tipa cukurdibēta pacientiem, kam ir aptaukošanās, viņiem ir arī aknu aptaukošanās, protams, un līdz ar to ir samazināta enzīmu aktivitāte, kas ir atkarīga, uz kā pamata D vitamīns var pārveidoties aknās par tālāku aktīvo formu. Un ir arī izmainīta šī atgrieziskā saite, tātad viņiem aktīvās formas nav tik pietiekami daudz, un līdz ar to mums arī viņiem nenotiek pietiekami šī visa aktivācija. Ja mēs runājam vēl par D vitamīnu deficītu un tālāko patofizioloģiju, kāpēc otrā tipa cukurdibēta pacientam būtu jādomā par papildus D vitamīnu uzņemšanu, jo D vitamīna deficīts, insulīna rezistence, sekrēcija arī uztur šo te oksidatīvo stresu, uztur šo te mitohondriju disfunkciju, hroniski noritošo iekaisumu procesu, kā viens no piemēriem ir šis te NF-K beta signāla ceļš, kas tālāk, es parādīšu arī attēlā, viņš pasaka, piemēram, makrofāgiem radīt šo te aterosklerozes procesu, un līdz ar to pacientam ar otrā tipa cukurdibētu ir biežāk arī šīs te kardiovaskulārās slimības, līdz pat 4 reizēm biežāk, un, piemēram, ir taukaino aknu slimība, kas arī šī te iekaisuma rezultāts. Tā kā pacientiem noteikti par D vitamīnu jādomā. Kā redzat, šis signāla ceļš, viņš rada tālāk daudz šos citokīnus, hemokīnus, kas arī tālāk ieslēdz citus signālu ceļus, kad makrofāgi sāk agresīvi uzvesties tauku šūnās, kad tauku šūnas pēc tam nepareizi, viņas sāk nepareizi vairoties, viņas sāk nepareizi palielināties, nepareizi izdalīt šos te signālus, un atkal šie signāli ceļi atkal turpina šo te aterosklerozu un visus pārējos procesus. Vēl šis signāla ceļš ir atkarīgs arī par šūnas izdzīvošanas procesiem, kā es teicu, par hronisko iekaisumu, un ļoti tāds nepatīk
moments ir tieši šīs te invāzija, metastāzes un adhēzija, jo tas nosaka onkoloģisko slimību risku palielināšanos. Pacientiem ar aptaukošanos, pacientiem ar cukurdibētu, diemžēl, ir lielāks daudzu šo te onkoloģisko saslimšanu skaits, piemēram, sievietēm tas būtu krūtsdziedzera vēzis, vai tas būtu, piemēram, resnās zarnas vēzis, gan sievietēm, gan vīriešiem un citi vēža veidi. Tāpēc mums noteikti jārūpējas pēc iespējas maksimāli, lai slēgtu ārā šos te signālu ceļus. D vitamīns ir viens no, kas ieslēdz šos signālu ceļus, bet stāstīšu arī tālāk par citiem elementiem, kas ir nepieciešami, lai šos signālu ceļus mēs nomāktu. Tad, kā es teicu, kalcitrios jau aktīvā D vitamīna forma, viņa, piemēram, samazina iekaisumu marķieru līmeni, ko mēs arī laboratoriju pašreiz varam noteikt, interleikīnu 6, piemēram. Viņš arī šo te mikroRNS līmenī arī var samazināt iekaisumu un ietekmē šo te gļēvu noritošo, samazināt šo te gļēvu noritošo iekaisumu. Tad ir zināms, un mēs zinām, ka D vitamīns ir adipocītu tāds modulators. Viņš var adipocītiem ļaut pareizi, kā es teicu, vairoties, ļaut pareizi funkcionēt, lai mums nebūtu šo te adipocītu izraisīto atkal jauno iekaisumu signālu, ja, kas pasliktinās mums šos te visus metabolos procesus. Iepriekš mums bija pretrunīgi dati par cik ļoti konkrēti D vitamīns ietekmē homoinsulīna rezistenci, bet pēdējā šie te sistemātiskie pārskatu un metaanalīzes īstenībā apstiprina, ka D vitamīna uzlabošana no deficīta un ārstēšana līdz optimālam līmenim uzlabo homoinsulīna rezistenci un tādā veidā uzlabo arī otrā tipa cukurdibēta kompensāciju, jeb kontroli. Un arī mums ir pētījumi, kas pasaka, ka D vitamīns pacientiem ar diabēta samazina otrā tipa cukurdibēta risku. Atceramies par to, ka labākā D vitamīna forma papildu lietošanai ir D3 vitamīns, jeb holikalciferols, un devas ir ārkārtīgi individuāli nosakāms. Ja kādus 5 gadus atpakaļ mēs runājām par to, ka mēs varam izmantot kādus D vitamīna kalkulators, tad pašreiz mēs par to tā nerunājam, jo drīzāk ir jānosaka savs D vitamīna līmenis, ir jāsaprot, cik tas ķermeņa masa ietekmē, kā ietekmē lietotie medikamenti, citas hroniskas slimības, jo ir daudz pacientu, kuriem, piemēram, ar mazākām devām arī var sasniegt normālu D vitamīnu līmeni. Runājot par lietošanu, vienmēr jāatcerās, cik jūs lietojat uzturbagātinātāju veidā, cik jūs lietojat tīra D vitamīna veidā, tas viss ir jāskaita kopā. Jo dažreiz gadās, ka, piemēram, cilvēks, pacients ar otrā tipa cukurdibētu, osteoporozi jau lieto atsevišķu D vitamīnu, bet tad vēl arī atsevišķi priekšdiabēta vitamīnos, tur arī, piemēram, ir drusku D vitamīnu un vēl kalcija saturošā uzturbagātinātā arī ir D vitamīns. Tādējādi var dabūt šo te D vitamīnu pārmērīgu lielumu, pārmērīgu daudzumu. Tā kā jāskaita viss šis te kopā. Principā pašreiz nav stingras rekomendācijas, vai lietot D vitamīnu vienu reizi dienā, vai vienu reizi nedēļā, vai vienu reizi mēnesī. Šeit ir demokrātija, cilvēks izmanto to formu, kas viņam ir piemērota. Un tāpat arī nebrīnaties, ka ir D vitamīna tabletes, tāpēc, ka uz doto brīdi ir skaidrs, ka ražotnes procesā D3 vitamīns, jeb holikalciferols, ir balta pulverveida viela, kas, principā, ir ieliekama jebkurā nesējā. Tāpat to var ielikt arī kapsulā. Galvenais par D vitamīnu atcerēties, ka ir jālieto taukvielu saturošas ēdienreizes laikā vai pēc tās, var lietot jebkurā dienas laikā, viņam nav nekāda stimulējoša efekta, tā ir neaktīva D vitamīna forma. Kafijas malks pēc pārstām rokastīm netraucēs D vitamīna uzsūkšanai, un neuzķeraties arī uz to, ka mums obligāti ir nepieciešams kompleksā uzreiz D vitamīns ar K2 vitamīnu. K2 vitamīns nekādi neietekmē D vitamīnu uzsūkšanos, viņi abi divi ir tauko šķīstoši vitamīni, līdz ar to jūs K2 varat uzņemt arī ar uzturproduktiem, tā kā var lietot arī tīru D3 vitamīnu bez pievienotā K2 vitamīnu. Un vēl arī nav jālieto kopā ar kalcija preparātiem
uzreiz vienā reizē, jo kalcijam un D3 vitamīnam tur ir dažādi uzsūkšanās procesi. Jā, mums ir nepieciešams kalcitrios, lai kalcijs uzsūktos, bet šis te neaktīvais D3 vitamīns vienā reizē ieņemot viņu kopā ar kalciju, viņš neradīs ātrāku uzsūkšanos. Ātrāku uzsūkšanos radīs jūsu D vitamīna rezerves, no kurām veidos kalcitriolu, kas būs nepieciešams tālāk kalcija uzsūkšanai. Nu, lūk, tas būtu par D vitamīnu. Nākošais ļoti svarīgs elements pacientiem ar cukurdibētu, otrā tipa cukurdibētu ir magnijs. Tāpēc arī nav brīnums, ka diezgan daudzos šajos te metabolojas uzturbagātinātajos metabolam sindromam vai, teiksim, otrā tipa cukurdibētam, tur sastāvā bieži vien ir magnijs. No vienas puses, jā, mēs magniju varam diezgan daudz uzņemt ar uzturu, bet mums faktiski uzņemtais magnija daudzums ir daudz mazāks. Mums ir rezerves organismā, bet, kā redzat, tās rezerves pārsvarā ir kaulos, kaulu stiprībai. Caur nierēm un caur fēcēm mēs lieko magnija daudzumu arī izvedam. Mums ir noteikti jānodrošina sevi ar šo pietiekamo magnija daudzumu. Tātad jāēd ļoti daudz avokādo, banānus, ko īstenībā banānus nedrīkst nav vēlami pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu, jo magnijs ir kofaktors ārkārtīgi daudzās organisma reakcijās. Te būs, principā, protams, mēs ļoti labi zinām par šo te neiroloģisko magniju pusi, tā kā mums ir, ja ir trauksme, mēs varam viņu lietot, vai mums ir nepieciešams veselīgs miegs, labāk šī nervu pārvade, tad mēs parasti atceramies par magniju. Bet es jums nākošais slaidos parādīšu, ka magnijs ir nepieciešams arī daudzām citām funkcijām. Ne tikai, kā mums ir ielikts, ka magnijs B6 mums noteikti vajadzīgs miedziņam. Ne tikai miedziņam, bet arī daudz kam citam. Jāsaka, ka pēdējos gados, ņemot vērā, kā mēs apstrādājam mūsu uzturu produktus, kā mēs viņus audzējam, diemžēl magnija daudzums tajos ir samazinājies, un līdz ar to tā ikdienas nepieciešamā uzņemtā šī norma, viņa ir panākama ar lielāku produktu daudzumu. Bet ir jautājums, protams, cik jūs daudz varēsiet šo te avokādo ieēst, lai sasniegtu šo te savu magnija normu. Un vēl arī mūsu diēta, kā es teicu, rietumu diēta, viņa vairāk tiešām ir raksturīga pacientiem ar palielinātu svaru un pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu, kā es teicu, tie ražotie pārtiks produkti, bet šajā te pārstrādātajos produktos ļoti daudz un strauji samazinās magnija daudzums. Līdz ar to šiem pacientiem noteikti jādomā par magniju, vai nav nepieciešams to papildus lietot pēc savas ēdienkartes analīzes. Ja pēc ēdienkartes analīzes skaidrs, ka nav pietiekami šo te dažādo riekstu, teiksim, vispār daudzveidības, tad varbūt par magnija papildus lietošanu šajā gadījumā būtu jāpadomā. Otrā tipa cukurdibētu pacientiem. Tātad mēs, kā es teicu, mēs parasti domājam par magniju kā muskuļu atslābinātāju, kā, teiksim, psihiskās veselības uzturētāju, bet īstenībā pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu insulīna sekrēcija ir ļoti, arī veseliem cilvēkiem, protams, ir ļoti pakārtot un atkarīga no magnija. Jo, piemēram, ja ir zems magnija līmenis, tad tiek pastiprināta šī insulīna rezistence. Insulīna rezistencei atkal insulīns vēl vairāk izdalās, magnijs vēl vairāk tiek tērēts, un beig galā pacientam ar otrā tipa cukurdibētu ir vienkārši šis telportais sloks, ka ir lielāks patēriņš, bet ir mazāk šī uzņemšana, un līdz ar to visu laiku tomēr par to magniju lietošanu jādomā. Protams, ne jau ar uzturu bagātinātiem tikai jāuzņem magnijs, te ir jāskaita kopā gan ar uzturu uzņemtais magnijs, gan arī magnijs šajās te papildus devās uzturu bagātinātāja veidā. Ir zinām arī šī atgrieziskā saite ar diabēta diagnosticēšanu, un kā izrādās tie cilvēki, kuriem nav pietiekams magnija daudzums uzturā, ir lielāks risks attīstīsies otrā tipa cukurdibēts. To konstatēja šajā te ASV pētījumā Women's Health Study, it īpaši sievietēm ar virsvaru un aptaukošanos, un magniju pat tādā suboptimālā līmenī jau šīm te sievietēm konstatēja palielinātu otrā tipa cukurdibēta risku. Un arī
magnija deficīts, tātad magnijs ir nepieciešams insulīna šeit veidošanai, bet deficīts būs saistīts arī ar insulīna līmeņa pakāpenisku izsīkumu. Un tas atkal nozīmē otrā tipa cukurdiabēta progresu. Un kā es minēju pie D vitamīna, tad arī magnija deficīts un pat šīs te suboptimālais līmenis, jo magniju mēs varam noteikt analīzēs, mēs varam paskatīties, vai viņš tā kā references apakšējā daļā ir vai tomēr normālā līmenī, tad arī pie šī te optimālā suboptimālā daudzuma, mēs pastiprinam atkal šos dažādos hroniskā iekaisuma, gļēvu noritošā iekaisuma signāla ceļus. Un līdz ar to, ja mums ir magnija deficīts, tad līdz ar to mums atkal arī pārējie šie procesi, ateroskleroz, kardiovaskulārās slimības un citas slimības, kas ir saistītas ar oksidatīvo stresu, pat īstenībā osteoartrīts ir saistīts ar šo oksidatīvo noslodzi. Diemžēl magnija deficīta gadījumā pasliktinās. Un pasliktinās arī šī glikozes iekļūšana šūnās, glikozes utilizācija šūnās. Mēs zinām arī, ka magnijs ir nepieciešams adekvātam zarnu mikrobiomam, un, kā es minēju, pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu jau ir izmainīts mikrobioms, līdz ar to noteikti par šo te magnija suplementāciju mums ir jādod. Mēs zinām, ja mums ir pētījumi, kas pasaka, ka perorāla papildus, tātad suplementācija ir papildus lietošana, perorāla magnija papildus lietošana pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu uzlabos šo te insulīnu jutību un uzlabos otrā tipa cukurdiabēta kontroli. Tātad ir šiem pacientiem nepieciešams piedomāt klāt pie tā, lai viņiem būtu pietiekams magnija daudzums, jo pretējā gadījumā nebūs pietiekami šie te visi procesi. Vēl arī ir svarīgi cilvēkiem ar palielinātu ķermeņa svaru, cilvēkiem ar šo otrā tipa cukurdiabētu ir svarīga arī miega kvalitāte. Un tad mēs nonākam vēl pie papildus šī te procesa, ka ja cilvēks labi izguļās, ir normāla kortizola veidošanās un arī samazinās šie iekaisuma procesi. Tā kā šis te vispārējā stāvokļa, veselības stāvokļa uzlabošana arī būs saistīta ar labāku otrā tipa cukurdiabēta kontroli. Mums ir ļoti dažādi šie magnija preparāti, kas ir pieejami uz doto brīdi. Magnija glicināts, jeb helāts un magnija citrāts skaitās ar augstu biopieejamību, tāpēc, ja izvēlēties kādus polivitamīnus vai magnija preparātus, tad noteikti ir jāskatās, kāds iekšā tur ir šis te magnijs. Vai tur, ja tur, pieņemsim, būs kāds magnija oksīds, tad viņam, protams, ka šī te, pirmkārt, labi, viņš ir lēts, bet viņam biopieejamība būs slikta. Ir arī atsevišķi magnija sāļi, kas ir konkrēti priekš kādām funkcijām mērķētāki nekā, piemēram, magnija citrāts un magnija glicināts. Šie magniji, viņi iekļaujās šajos te procesos, par ko es runāju, tātad par šīm insulīna rezistencēm, par glikozes utilizāciju un tā. Bet, piemēram, magnija orotācijā ir nepieciešams sirds veselībai, savukārt taurāts būtu drīzāk noderīgs asinsspiedienam un sirds ritmu traucējumiem un tā tālāk. Bet, principā, lielākoties šie te preparāti, viņi saturēs tātad citrātu vai šo te glicinātu, kas mums ir piemērotākā šīs te magnija formas. Tas būtu par magniju. Nākošā vitamīnu grupa, manuprāt, priekš manis ir diezgan sarežģīta, jo, ja mēs varam nodalīt kaut kādas konkrētas funkcijas, piemēram, tieši magnijam, tad tomēr B grupas vitamīniem, viņiem katram ir savas daudzas šīs te funkcijas, un to jūs redzēsiet arī slaidos. Tātad mums ir B grupas vitamīni, tie ir 8 šķīstu ūdenī šķīstošie vitamīni, viņi tiek izvadīti caur nierēm, un pirmajos slaidos es jums arī rādīju, ka nav lielas rezerves mums organismā šiem te B grupas vitamīniem. Tātad, maksimums mums tur, ja jūs iepriekš ļoti labi viņus uzņēmāt, tad magnijs jums būs, kādām 3 nedēļām. Piedodiet, ne magnijs, bet B grupas vitamīni būs līdz 3 nedēļām. Bet ņemot vērā viņu ļoti lielos šos te nepieciešamību un gan nervu sistēmas darbībai, gan asinsradzes procesiem, kognitīvām funkcijām, RNS, DNS pareizai šī te replikācijai, sintēzei, lai šūna pareizi vairotos, tad, protams, ka mums ir jāsaprot, ka mums regulāri visu laiku jāuzņem arī B grupas vitamīni. Pacientiem ar cukura diabētu ir atsevišķu B grupas vitamīnu lielāka nepieciešamība, ko arī pastāstīšu nedaudz tālāk. Bet šeit atkal nevajag aprobežoties tāpat kā ar magniju, ka tas ir mums tur, teiksim, relaksācija, muskuļu un kognitīvām funkcijām, ka B grupa mums arī ir tikai nervu pārvadei un B12 vitamīnu deficīta ārstēšanai absolūti nē. Viņiem ir daudz citas funkcijas.
Šeit ir tāds, nu, teiksim, ļoti, ļoti nu, tāds vienkāršots tāds apkopojums par B grupas vitamīnu dažādām šīm te funkcijām, bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka, piemēram, antioksidatīva darbība B grupas vitamīniem arī piemīt. Tāpēc arī, piemēram, vitamīni, kas ir piemēroti pacientiem ar otrā tipa cukurdibēta, pacientiem ar metabolo sindromu, ir ļoti labi, kad ir pievienot šie te B grupas vitamīni B1, B6, niacīns, B3 arī, jo viņiem ir papildus šī antioksidatīvā darbība. Es visu laiku to kladzinu, jo tas ir process, oksidatīvais stress, kādēļ pēc tam pacientam ar diabētu attīstās pārējās komplikācijas. Jo pacients ar otrā tipa cukurdibētu, viņš neiet bojā, tāpēc, ka viņam ir otrā tipa cukurdibēts. Viņš iet bojā, tāpēc, ka viņam notiek, piemēram, fatāls miokarda infarkts. Un ja jūs varat nodrošināt normālu šo aizsardzību pret oksidatīvo stresu, aizsardzību pret hroniski noritošo iekaisumu, tad jūs varat aizsargāt arī no šīm komplikācijām, gan no mikrovaskulārām, gan arī no makrovaskulārām. Mums ir svarīgi arī pacientiem ar diabētu un metabolo sindromu homocistīna līmeņa normalizēšana, holesterīna vielmaiņa, serotīna, dopamīna sintēze. Kā jūs redzat, šī B grupas vitamīnu funkcijas, viņas ir ārkārtīgi daudzveidīgas, tāpēc arī par B grupu mums ir ļoti jādomā, jāpiedomā, un tīpaši pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu. Bet ir atsevišķi par diviem vairāk pastāstīšu par B3 vitamīnu un B12 vitamīnu. B3 vitamīns mums ir nepieciešams, principā šajos dzīvnieku pētījumos B3 vitamīns parāda, ka viņš aizsargā beta šūnas no oksidatīvā bojājuma. Principā tad šis vitamīns mums būtu nepieciešams, lai mūsu aizkuņa dziedzers ilgāk darbotos, lai mums nebūtu šī beta šūna izsīkuma. Bet jāsaka, ka šie dati nebija iegūti pētījumos ar cilvēkiem. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams B3 vitamīns fizioloģiskās devās, bet ļoti tādi pretrunīgi dati mums pastāv par B3 vitamīnu lietošanas super lielās devās, tādās farmakoloģiskās devās. Farmakoloģiskās devas parasti piedāvā, piemēram, no 500 līdz pat 2000 mg dienā lietot šo B3 vitamīnu. Bet šeit uzreiz jāsaka, ka šādu pārmērīgu devu lietošana īstenībā pat nevis jums uzlabos jūsu diabēta kontroli, bet pat var nedaudz pasliktināt gan glikēmijas rādītājus, gan arī nedaudz pasliktināt cukurdibēta šo kompensāciju. Tas ir novērots līdzīgi kā arī statīnu grupas medikamentiem. Bieži vien pacientiem, kuriem, piemēram, ir pretdiabēts, dažreiz šī statīnu medikamentu lietošana, viņi, diemžēl, uzliek to pēdējo punktu, kāpēc pacientam attīstās otrā tipa cukurdibēts. Tā kā no vienas puses mums ir vajadzīgs pacientiem ar otrā tipa cukurdibēta B3 vitamīns, bet normālās adekvātās devās. Bet ir viens bet. Pacientiem ar otrā tipa cukurdibētu un viscerālu aptaukošanos mēs bieži vien novērojam hipertrigliceridēmiju. Un šis palielinātais triglicerīdu daudzums, viņš ir ļoti saistīts ar palielināto akūtu pankreatīta risku, tas būtu pirmais, bet ir saistīts arī ar miokarda infarkta risku. Un tur ir ļoti stingra korelācija. Jo lielāks ir triglicerīdu līmenis, jo lielāks ir šī miokarda infarkta risks. Un arī to pierāda, teiksim, mana praktiskā dzīve, ka pacientiem nevienmēr pietiek ar statīniem, ezetimibu un fenofibrātu. Dažreiz šī cīņa ir ļoti liela pacientiem, lai nebūtu šī hipertrigliceridēmija. Un, kā izrādās, B3 vitamīna ir papildus labie efekti lipīdu profilu nodrošināšanā. B3 vitamīns ietekmē triglicerīdu līmeni, un līdz ar to pacientiem ar triglicerīdiem un ar palielinātiem triglicerīdiem otrā tipa cukurdibētu būtu tomēr rekomendējams lietot šo B3 vitamīnu, bet vēlreiz šīs lielās farmakoloģiskās devas pēdējā laikā vairs nav rekomendējams. Nu, ja jums pacientam galīgi tu neiet ar šiem triglicerīdiem, tad jā, jūs riskējat ar to, ka pacientam var būt nedaudz sliktāk diabēta kontrola, bet tad var rekomendēt lielākas
devas, bet parasti pietiek otrā tipa cukuru diabētam arī ar šiem te polivitamīnos iekļauto B3 vitamīnu, kas principā ir pilnīgi pietiekami pie mūsu šīs te uzturu produktiem, uzturu paradumiem. Un, ja tomēr pieņemat lēmumu ar pacientu kopā, ka ir nepieciešams vēl kaut kā samazināt šos te triglicerīdus, tad var rekomendēt šo te devu 500 mg, tāda ir pieejama aptiekās, bet ir jābrīdina arī par to, ka pacientam var būt tie fleši, viņi tā, tā kā sarkani vaigi, un tie var būt gan sievietēm, gan vīriešiem, tas nav saistīts ar menopauzi. Varbūt vēdera izējas traucējumi, tāpēc ir jāizvēlās, teiksim, tāds B3 vitamīns, kas vairāk ir piemērots jūsu pacientam. Bet vēlreiz atkārtošos, B3 vitamīns, lai arī varbūt ietekmē glikēmiju drusku sliktāk, bet ir svarīgs šajā te hipertrigliceridēmijas gadījumā. B12 vitamīnu es esmu izcēlusi, jo šis vitamīns ir saistīts ar metformīnu papildus lietošanu. Visbiežāk pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu metformīns ir pirmās izvēles medikaments, ar ko mēs terapiju sākam. Mēs zinām metformīnā efektus glikēmijas samazināšanā, piemēram, glikētā hemoglobīna līmeni metformīns var samazināt līdz pat 1,5–2%. Tāpēc, ja jums ir, piemēram, pacients ar pirmreizēju konstatētu diabētu un glikēto 7, metformīns viņam būs ideāla ārstēšana, jo varēs samazināt praktiski līdz normālam līmenim šos te cukuru rādītājus. Jā, biežākās blaknes metformīnam ir gastrointestinālās, un tāpēc mēs pacientu pārunājam to varbūt pakāpenisko lietošanu, pieskatīt arī šķiedrvielu uzņemšanu, lai šīs te metformīna blaknes nebūtu. Bet ir vēl viena metformīna blakus parādība, par ko mēs aizmirstam, un tā ir B12 vitamīna deficīts. Es bieži vien arī, es esmu lasījusi arī, teiksim, citiem kolēģiem lekcijas, un viņiem bija izbrīns par to, ka B12 vitamīns pacientiem ar diabētu un metformīnu noteikti ir jāpieskata. Tiem, kas ilgstoši lieto metformīnu, un mēs zinām, ka mums ir pacienti, kas lieto 5 gadus, 10 gadus, jo pacienta dzīvildze ir mūsu gados, protams, ka pagarinājusies, līdz ar to absolūti nav brīnums, ka daudz lieto metformīnu ļoti ilgstoši. Un šai te pacientu grupai līdz pat pusē var novērot B12 vitamīnu. Amerikas diabēta asociācija iesaka kaut reizi gadā tomēr laboratoriski noteikt pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu un metformīnu B12 vitamīnu līmeni. Kāpēc B12 vitamīns šiem pacientiem sliktāk uzsūc, kāpēc viņiem ir sliktāk rādītāji? Principā metformīns viņš traucē šo B12 vitamīnu iekšējā faktora un B12 kompleksu veidošanos un uzsūkšanos tievajās zarnās. Līdz ar to šis komplekss neuzsūcas un pacientiem ir zemāks B12 vitamīnu līmenis. Tad B12 vitamīns saistās ar uzņemtajām olbaltumvielām, savukārt metformīns viņš neļauj B12 no tām olbaltumvielām atbrīvoties. Līdz ar to var teikt, ka šiem pacientiem ir B12 vitamīna malabsorpcija. Un metformīns, pat ja jūs esat pie viņa pieradis, viņš tomēr rada ātrāk šo te motilitāti, pastiprina un maina zarnu mikrobiotu. Līdz ar to arī šeit mums var būt pacientiem baktēriju pārmērīgs augšanas sindroms. Līdz ar to mums tās baktērijas, kurām būtu jābūt, piemēram, resnajās zarnās, viņas tomēr ir augstāk tievajās zarnās un atkal traucē B12 vitamīnu normālam uzsūkšanās procesam. Un ko mēs rekomendētu tiem pacientiem, kuriem ir otrā tipa cukura diabēts un kuri lieto metformīnu gadu un vairāk, šeit būtu noteikti, kā es teicu, neretāk kā reiz gadā noteikti laboratoriski B12 vitamīnu. It īpaši tiem, varbūt tiem, kam ir polineiropātija, tiem pacientiem pat varbūt biežāk vajadzētu skatīties, piemēram, reizi pusgadā. Standarta uzturu paradumi vislielākoties nebūs pietiekami B12 deficīta ārstēšanā, tāpēc noteikti mums ir nepieciešams lietot viņu papildus. Un atkal, vai tas ir polivitamīnu veidā, tad skatāmies, cik tur ir iekšā B12 vitamīns, vai arī var atsevišķi B12 pirkt, bet es laikam teiktu labāk kompleksu veidā, jo tad tur ir izskaitļots arī citu B grupas vitamīnu no šīs te devas. Un norma tiek uzskatīta vairāk kā 300, protams, nevajag atkal iet ārpus references, ja ir pārmērīgs B12 daudzums, tātad mums ir jāanalizē, kur pacients viņu ir uzēdis par daudz, kur mums vajadzētu samazināt viņu. Varbūt pacients
atkal ir lietojis magnija kompleksu kopā ar B grupas vitamīniem, kur ir B12, vēl atsevišķi vēl citus vitamīnus, un tad saskaitļojot to visu kopā, vienkārši pacientam rodas pārmērīgs B12 vitamīna daudzums, tāpat kā citu vitamīnu gadījumā. Un vēl svarīgs punkts pacientiem par B12 vitamīnu ir diabētiska polineiropātija. Ļoti daudziem pacientiem un līdz ar gadiem, līdz ar šo sliktāku diabēta kontroli, var attīstīties diabētiska polineiropātija, tātad roku cimdu un zeķu tipa nervu bojājums, kādēļ var pasliktināties jušana, kādēļ var būt dīvains jušanas izmainīts, kaut kādas, teiksim, skudriņu skraidīšanas nepatīkams. Un ir konstatēts, ka šādiem pacientiem mēs bieži vien rekomendējam papildus lietot arī šo alfa liposkābi. Un tādos pētījumos ir konstatēts, ka tad, kad mēs dodam šo alfa liposkābi, Latvijā mums ir preparāti tiogāma un mums ir preparāts tioaktacīts, tad šeit noteikti mums klāt ir jārekomendē B12 vitamīns. Šeit vecākos pētījumos norāda par intravenozu vai intramuskulāru lietošanu, bet jāsaka, ka mūsdienās pieejamie B12 vitamīni arī perorālā formā ir pilnīgi pietiekami. Nav jāriskē ar kaut kādu muskulāru abscesu veidošanos pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu. Tātad perorāli papildus alfa liposkābei mēs varam uzlabot pacientiem šo te diabētisko polineiropātiju. Ticat man, tiem pacientiem, kam ir šī neiropātija, viņiem tās sajūtas ir diezgan nepatīkams. Tāpēc, ja jūs esat farmaceits, ja jūs esat aptiekas, tā kā darbojaties aptiekā, tad, ja jums pacients nāk ar šo te liposkābes recepti, tātad vai tiogāma vai tioaktacīts, tad noteikti pārjautājiet, vai šeit klāt viņš lieto arī B grupas vitamīnus un jo īpaši B12 saturošus šos te vitamīnus. Jā, kā es teicu par B grupas vitamīniem, neaizmirstat un nekoncentrēties tikai uz to, ka viņi ir nepieciešami mums nervu pārvadei vai kā faktori analgētiķu lietošanā. Kā redzat, praktiski visiem viņiem ir arī nozīme to fermentu aktivitātei, kas ir mums enerģijas, kas nepieciešama enerģijas lietošanai. Un mums šīs te glikos normalizācija, olbaltumvielu normalizācija, tas arī ir nepieciešams pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu. Tāpēc nebrīnaties, ka ja jūs skatāties šos sastāvus, kas ir paredzēti šie te vitamīni, kā es teicu, metabolu sindromu otrā tipa cukurdiabētam, tur noteikti būs klāt B1 vitamīns, tur noteikti būs klāt B6, B12 un arī šīs te niacins, jeb B3 vitamīns. Tā kā redzat, nevar atšķirt kaut kādu vienu konkrētu funkciju vienam konkrētam vitamīnam. Viņi visi ir sinerģisti, viņi visi iedarbojas un viņi visi iedarbojas arī ar citiem vēl vitamīniem un antioksidantiem. Tā kā mums šī mikroelementu pasaule, viņi ir pakārtota daudziem šiem te dažādiem vitamīniem un elementiem. Un tad es gribu vēl pateikt dažus vārdus par tādām retākām lietām, bet kas arī bieži vien ir šajos te sastāvos uzturbagātinātais, un tad ir jautājums, vai tas būtu jāpērk, vai tas vispār pacientam ar otrā tipa cukurdiabētu ir nepieciešams. Daudz esam dzirdējuši par chromu, bet man daudz pacienti par chromu ir dzirdējuši tieši apetītes regulācijā, it kā viņš samazinot saldumu kāri. Absolūti neviens pētījums jums nepierādīs to, ka viņš ir nepieciešams saldumu kāras mazināšanai. Tā tas nav. Chroms ir mikroelements, kas ir nepieciešams tieši glikēmijas uzturēšanai. Pacientiem, kuriem ir pietiekams chroma daudzums organismā ar otrā tipa cukurdiabētu, papildus medikamentiem, ko viņi lieto, viņiem novēro mazāk šīs glikēmijas svārstības. Tā kā nav šīs lielās pēcēšanas glikēmijas. Un arī tas, ka tas, kā chroms ietekmē arī šos te glikoz GLUT4 receptorus, tā kā viņš palielina to skaitu, palielina to nonākšanu šūnas virsmā, pie kura pēc tam piesaistās insulīns, atver glikoz vārtiņus un tad glikoz iekļūst šūnās. Tas atkal veicina to, ka nevis, ka viņš stimulē pašu aizkuņu dziedzeru un beta šūnas, tā kā viņš nebaksta beta šūnas un neīsīcina to darbību, bet viņš tieši ietekmē perifēriju, lai perifērijā būtu labāk šī
lai samazinātu šo insulīna rezistenci. Un ja jums mazinās insulīna rezistence, līdz ar to jūs atsvabinat savu aizkuņu dziedzeri no šīs pastiprinātās insulīna veidošanas un ilgāk saglabājat savu aizkuņu dziedzera insulīna sekrēcijas šo darbību. Tad pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu bija konstatēts, ka hroma papildu lietošana, pietiekams hroma daudzums samazina pirmreizēji konstatētu otrā tipa cukuru diabēta daudzumu pacientiem, līdz ar to samazinās preddiabēta risks un samazinās otrā tipa cukuru diabēta risks. Un ņemot vērā, ka dažādi bija vēl arī tāda meta-analīze, kurā iekļaut tieši pacients jau ar diagnosticētu otrā tipa cukuru diabētu, un šeit arī konstatēja, ka hroma piedevām ir tomēr pozitīva ietekme uz glikozes metabolismu, un to var iekļaut arī otrā tipa cukuru diabēta pacienta ārstēšanā papildus standarta terapijai. Ja mēs runājam par glikētā hemoglobīna samazinājumu, protams, ka šeit jūs nevarat ne no viena uzturbagātinātāja sagaidīt, ka jums šis hemoglobīna samazinājums būs ļoti būtisks. Mums, piemēram, DPP4 inhibitoru grupa, SGLT2 inhibitoru grupa arī sniedz 0,6% samazinājumu. Bet ja jūs varat ar kaut kādu šādu papildu lietošanu vēl samazināt, arī 0,6% pacientam ar otrā tipa cukuru diabētu ir iegūms. Un ir novērot arī hroma pozitīvu ietekme uz lipīdu rādītājiem un tā skaitā cīņā ar šo hipertrigliceridēmiju. Ja mēs runājam par to, kāda forma būtu papildus lietošanai labāka, tad mēs runājam par šo hroma pikolinātu, tā ir organiska hroma forma ar labu biopieejamību, un ar šo formu mums tomēr ir vairāk pieejami arī šie pētījumi. Hroma chlorīds, var teikt, ir tāds vecāka šī hroma forma, kas mums pētījumos visu laiku rada kaut kāds neskaidrs rezultāts. Savukārt hroma pikolinātu pētījumi beidzot parāda mums arī devu. Viņi parāda arī šos efektus uz glikozes vielmaiņu un insulīna sekrēciju. Kā jūs redzat, devas ir apmēram 200 mikrogrammu vairākas reizes dienā var lietot, bet par hroma lietošanu jāatcerās, ka nebūs efekta, ja jūs esat viņu lietojis īslaicīgi. Hroma lietošanai ir nepieciešama vairāku mēnešu regulāra lietošana, tad būs labāk šīs mazākas glikēmijas svārstības un būs hroma šie papildus lietošanas iegūmi. Tā kā to noteikti atceramies, ka hroms nav kaut kāda papildus piedeva tur mēnešu lietošanā, kursiņš kaut kāds īsais. Hroms ir jālieto ilgstoši, lai jūs iegūtu šos visus glikēmijas efektus. Tad vēl ir tāds, dažreiz sastāvā var redzēt, ka ir šie fermentēti sarkanā augu rīsu preparāti, kas principā pēc būtības tas ir monokolīns K, un tad vienmēr jautājums par tā liederību. Mēs zinām, ka pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu, kā jums stāstīju, tā ir ateroskleroze, ir hronisks šīs tiekaisuma process, un līdz ar to ir daudzreiz biežāk sastop šīs kardiovaskulārās saslimšanas. Tiem pacientiem, kur būtu liederība, ja šīs rauks, kas ir manaskus purpureus, viņa iedarbībā šie sarkanie rīsi fermentējas un izdala holesterīnu samazinošas vielas. Mēs vislabāk tad visbiežāk runājam par šo monokolīnu K, jeb lovastatīnu, kas ir statīna. Tas ir statīns, principā, bet ar netik lielu šo holesterīnu samazinošo potenciālu. Un tad, principā, tie pacienti, kuriem ir zemes kardiovaskulārais risks, tātad gados jauns pacients, kā es teicu, diabēta pacienti paliek gados jaunāki, kuriem vēl ir zemes kardiovaskulārais risks, pacients nesmēķē, diabēta kontrole ir laba, bet ir tomēr šī dislipidēmija, kad vēl jūs nedomājat par statīnu terapiju. Tad jūs varat pielietot arī šos preparātus, lai samazinātu pacientiem gan ZBLH, gan arī triglicerīdu līmeni. Protams, ja jums ir pacients ar augstu kardiovaskulāro risku, ja jums ir pacients, kuram noteikti nepieciešama statīnu terapija, nevajag stāstīt tam pacientam, kuram, piedodiet, jau 3 stenti ir ielikti, ka viņam vairs nevajag statīnus lietot. Viņam, protams, ka statīnus ir jālieto. Šai gadījumā tad viņam tā monokolīna K liederība nav tik būtiska. Bet vēlreiz, ja jums ir pacients ar zemu kardiovaskulāro risku, ja jums ir pacients gados jauns, vēl nav indicēta statīnu terapija, tad šeit jūs varat piedāvāt dislipidēmijas korekcijai, tātad šos
sarkanā rauga rīzes preparāts, kas satur šo te monoklīnu K, jo viņš tāpat kā statīni ietekmē šo te enzīmu reduktās, kā rezultātā samazinās arī šis uzlabojas lipīdu profils, samazinās ZBLH līmenis asins analīzēs, un līdz ar to jūs tāpat mazināt pacientu kardiovaskulāros riskus. Bet vēlreiz atkārtošos, pieejam ar prātu tie pacienti, kuriem ir jau pierādīta aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība, viņi panes statīnus, tad viņiem ir jāturpina statīnus. Šiem preparātiem ir sava liederība gados jauniem ar zemu kardiovaskulāro risku. Ja ir arī zinātniskā bāze, mums ir zināms, piemēram, 22. gadā veikta šāda te meta-analīze, kur bija konstatēts, ka ir gan šo te lielo nelabvēlīgo kardiovaskulāro notikumu riska samazinājums, bet arī izrādās, ka ir monoklīna K preparātiem ir arī ietekme uz insulīna rezistents rādītājiem un glikētā hemoglobīna rādītājiem. Tāpēc, ja šis preparāts ir iekļauts vai atsevišķi, vai ir iekļauts kādā polivitamīnu sastāvā, tad pacients ar otrā tipa cukuru diabētu būs ieguvējis kardiovaskulāro un glikēmijas rādītāju aspektā. Un monoklīns K sevi ir pierādījis arī kombinācijā ar citiem antioksidantiem, piemēram, koenzīms Q10 mums pēc kaut kādiem 45 gadu vecuma sintēze organismā samazinās, un mēs viņu netik ļoti labi uzņemam ar pārtiks produktiem. Un tāpēc būtu labi pacientiem padomāt arī par abu šo vielu lietošanu. Un kā jūs redzat, tad monoklīnam K būtu jābūt kā 10 mg devā, un šeit pētījumā izmantoja klāt arī nelielu koenzīmu Q10 devu. Šie pacienti visiem bija rekomendēta vidusjūras diēta un fiziskā slodze, un kā jūs zinat, principā vidusjūras diētai būtu jau jābūt tai, kas, atceraties to skaisto šķīvi, viņam jau būtu jānodrošina šos te mikroelementus, kas mums samazinātu un ietekmētu šos te rādītājus. Protams, jā, mēs redzam statistisko ticamību dažādu holesterīnu rādītāju uzlabojumā, un tāpat arī glikēmijas rādītāju uzlabojumā. Bet kā izrādās, ja vēl papildus šai te vidusjūras diētai un fiziskai slodzei mēs pacientam rekomendēsim monoklīnu K un koenzīmu Q10, mēs iegūsim būtiskākus rezultātus, piemēram, triglicerīdu līmeņa samazinājumā un ZBLH un glikos līmeņa samazinājumā. Tā kā, ja kaut kur pievienots arī šis papildus elements antioksidants koenzīms K, mēs varēsim iegūt kardiovaskulāros, mums būs arī šie kardiovaskulārie ieguvumi pacientiem ar metabolo sindromu un pacientiem ar otrā tipa cukuru diabētu. Neaizmirstiet, ka otrā tipa cukuru diabēts īstenībā diagnosticēts ir metabolā sindroma diagnostiskais kritērijs. Ja? Tāpēc es arī runāju gan par to, gan par to. Kā jūs redzat, arī vidusjūras diēta un papildus šis te monoklīns K un Q10, viņš palīdzēs arī sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena samazināšanā, kas ir nepieciešams pacientiem ar diabētu un ar augstu šo kardiovaskulāro risku. Pašā sākumā jums stāstīju arī, ka diabēta pacientiem tā nav vienmēr ļoti sabalansēta šī te diēta, līdz ar to viņiem ir drusku mainīta šī te mikrobioms zarnās, un kad ir un arī metformīns maina šo te mikrobiomu, varbūt pārmērīgi šis te baktērija augšanas sindroms, bet lai no tā izvairītos un lai pacientam būtu labāk šī te glikos līmeņa kontrole, ir nepieciešams šķiedrvielas, vai tās ir, teiksim, ar uzturproduktiem pilngraudu auzu pārslas, vai tas būtu uzturbagātinātāja veidā, jebkurā gadījumā jūs varat iegūt gan labāko insulīnu jutību, gan arī mazāku šo pēcēšanas glikēmiju. Ir ietekme arī caur to mikrobiomu uz atkal šo hronisko gļēvu noritošo iekaisumu. Un to mēs redzējām, piemēram, šajā te pētījumā, kur pacientiem bija kontrols grupa un pacientiem, kuriem deva dabīgās šķiedrvielas un šķiedrvielas preparātu veidā. Gan tajā gadījumā jūs redzat, cik ļoti nav šī te augstā glikēmijas pīķa, kas ir kontrols grupā. Tātad pēcēšanas glikēmija ir mazāka un līdz ar to nav šīs te arī insulīna atbildes, nav nepieciešama lielāka insulīna izdala. Un līdz ar to pacientam ar otrā tipa cukuru diabētu un normālu šo te mikrobiomu jūs varat novērot arī labāk šo te glikēmijas kontroli.
Inuzitols, burtiski divi vārdi. Šeit jāsaka, ka vairāk pētīts pacientēm ar gestācijas cukurdiabētu un metabolām izmaiņām policistisko ulnītes sindromu gadījumā. Bet, ja mēs runājam par pacientiem ar tādu kārtīgu otrā tipa cukurdiabētu, tad tomēr nav pietiekami pierādījumi, lai mēs teiktu, ka mums visiem pacientiem būtu kā standarta terapijā, pats papildus standarta terapijā jārekomendē inuzitols. Ne ASV, ne Eiropas vadlīnijas to mums nenosaka. Cinks, tas laikam pēdējais, manuprāt, mikroelements pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu. Šeit jāatcerās, ka cinks ir antioksidants, kā es visu lekciju stāstīju par to, ka mums tas gļēvu noritošais iekaisums ir jānobendē, cik vien var, uzlabo insulīnu jutību perifērajos audos, un līdz ar to par cinku, ja cinks ir papildus, viņš atkal potencēs arī citu antioksidantu darbību. Tāpēc viņu var sastapt, piemēram, cinks ar B grupas vitamīniem, ar C vitamīnu kaut kādā nelielā devā, jo tas viss kopā darbojas pret šo te oksidatīvo stresu. Bet atkal ir jāsaprot, ko pacients ēd, kāds ir uzturs, un nav gluži tā, ka pacientiem ar cukurdiabētu nonstopā būtu jālieto cinks. Ja viņš ir šajā te rekomendējumā devā papildus, tas tikai uzlabo šo te oksidatīvo stresu samazinās, bet tā, lai mēs runātu, ka visiem atsevišķi kā preparātu būtu jāpērk cinku un jālieto kaut kādās palielinātākās devās pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu, tā nu tomēr nav. Liederīgi ir, kā es teicu, bet vairāk tieši šajās te fizioloģiskajās dienas devās nelietot pārmērīgās devās. Jā, mēs zinām par šādu labāku šo te kontroli, varam piedāvāt pacientiem, kuriem ir diabētiska nefropātija ar mikroalbuminūriju, un pacientiem, kuriem ir šīs te taukainā aknu slimība, arī otrā tipa cukurdiabēta metabolā sindroma gadījumā. Nu, lūk, mani secinājumi, ko es gribēju jums šajā lekcijā pastāstīt. Tātad mums ir noteikts mikroelementu klāsts, kas tomēr pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu nav mīts, bet gan nepieciešamība. Ir, protams, jāskatās uzturu paradumi, bet jāatcerās, ka pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu bieži vien ir nesabalansēts uzturs, bieži vien ir pastiprināts šis oksidatīvais stress, ir daudzi diabēta metabolie kontrols mehānismi, kuriem ir pastiprinātāk šo te mikroelementu izmantošana. Ja, piemēram, kā es teicu, chroms, lai būtu stabila glikēmija, lai būtu LUT4 receptori, magnīs, lai būtu mazāk šis oksidatīvais stress, D vitamīns tāpat. Tā kā, un mums ir arī šie te pētījumi, un nav gluži tā, ka mēs esam paņēmuši kaut kādus, nu, teiksim, žurku pētījumus, šūnu pētījumus un konstatējuši, ka mums ir nepieciešami šie vitamīni. Akcentēšu tātad, par ko D vitamīns, magnīs, tie ir nepieciešami kā labi antioksidanti pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu. Savukārt B grupas vitamīniem, kā es teicu, ir ārkārtīgi daudzveidīgas funkcijas, un viņi pastiprina viens otru darbību, uzlabo viens otru darbību, tāpēc ir ļoti labi, ja pacientam ar otrā tipa cukurdiabētu un it īpaši neiropātijas pacientiem, it īpaši metformīnu lietotājiem, ka viņi lietotu papildus kādu sastāvu, kurā būtu iekļaut arī B grupas vitamīni. Pārējie šie tātad chroms, cinks, magnīs, to mums jāpaskatās individuāli, kāds ir ieguvums pacientam, lai nebūtu arī pārāk daudz, jo tad, kad cilvēks atnāk ar 10 burciņām kaut kādām, tas jau liecina par to, ka cilvēks lieto supraoptimālas devas, supra par daudz. Līdz ar to ir varbūt tomēr labāks šis kaut kāds jau gatavs komplekss, kur ražotājs pats jums ir izskaitļojis, cik daudz jums būtu nepieciešams lietot, lai nebūtu par daudz. Tā kā mums ir ļoti plaši pieejami dažādi šie uzturu bagātinātāji, bet ļoti aicinu katru pārunāt ar veselības aprūpes speciālistu, jo tādā gadījumā var panākt vislabākos rezultātus otrā tipa cukurdiabēta ārstēšanā un kontrolē. Paldies par jūsu uzmanību un visu labu! Mani sauc Santa Rubīna. Esmu certificēta farmaceite un uzņēmumā Lotus Pharma esmu zīmola vadītāja. Turpinot šodienas iesākto tēmu par cukura diabētu, vēlos jums vairāk pastāstīt par Atarolip D. Atarolip D ir jaunākās paaudzes dabīgs līdzeklis metabolā sindroma un cukura diabēta pacientu atbalstam. Kā jau jūs zinat, cukura diabēts ir hroniska slimība, kurai raksturīgs paaugstināts glikozes līmenis asinīs. Satraucošs ir fakts,
ka nākotnes prognozes liecina, ka cukura diabēta pacientu skaits tikai turpinās pieaugt. Un to mēs varam skaidrot ar neveselīgo dzīvesveidu. Bet otrā tipa cukura diabēta attīstību mēs varam novērst un kavēt ar dzīvesveida maiņu. Un satraucoši ir fakts par diabētu, kas liecina, ka 1 no 10 cilvēkiem attīstās cukura diabēts. Kā jau jūs labi zināt, simptomi, kas var liecināt par paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, var būt izteiktas slāpes, izsalkums pat neilgi pēc ēšanas, bieža urinēšana, kā arī lēni dzīstošas brūces, nejūtīgums rokās vai kājās, kā arī neskaidra redze. Kardiologi un endokrinologi ceļ trauksmi par pieaugošo problēmu, metabolo sindromu, kas bieži vien ir raksturīgs pacientiem ar palielinātu ķermeņa svaru. Un šis te metabolais sindroms ir tāds kā starposms starp veselu cilvēku ar normālu glikozes līmeni un ar paaugstinātu glikozes līmeni, kad jau ir konstatēta cukura diabēts. Un viens no rādītājiem, kas raksturo šo te metabolo sindromu, ir paaugstināts glikozes līmenis asinīs virs 5,6 mmol litrā. Un šis te paaugstinātais glikozes līmenis galvenokārt bojā mazos asinsvadus un nervu šūnas, un tā rezultātā var rasties nopietni acu, nieru un citu orgānu bojājumi, no kā patiesībā var izvairīties, ja glikozes līmenis asinīs tiek kontrolēts. Un metabolais sindroms, kā jūs zinat, ir metabolo rādītāju kopums, kas saistīts ar palielinātu gan sirds un asinsvadu slimību risku, gan ar otrā tipa cukura diabēta risku, kā arī taukaino aknu slimības risku. Un satraucoši arī ir fakts, ka populācijā aptuveni 1 no 4 cilvēkiem ir šis te metabolais sindroms. Metabolā sindroma riska faktori ir vienkārši, principā visiem ļoti zināmi, kas ir mazkustīgs dzīvesveids, uzturs, kas satura daudz ātros ogļhidrātus, dažādi neveselīgi ieradumi, un kas ir interesanti, kā arī samazinās D vitamīna līmenis ir kā riska faktors metabolā sindroma attīstībai. Šeit ir apkopoti visi 5 metabolā sindromā diagnostikas kritēriji, un ja pacientam ir vismaz 3 no šiem kritērijiem, tad mēs varam teikt, ka viņam ir metabolais sindroms. Atarolip D mērķa pacients ir visi šie pacienti, kam ir metabolais sindroms, lai mēs novērstu tālāku iespējamību, ka attīstīsies otrā tipa cukura diabēts, kā arī pacienti, kam ir gan paaugstināts glikozes līmenis, gan arī paaugstināts holesterīna līmenis, kā arī otrā tipa cukura diabēta pacientiem kā papildu atbalsts. Kāpēc ir svarīgi novērst šo te metabolo sindromu? Jo ir pierādīts, ka cilvēkiem ar metabolo sindromu aptuveni 5 līdz 10 gadu laikā attīstās otrā tipa cukura diabēts. Un atarolip D ir jaunākās paaudzes dabas vielu produkts metabolā sindroma un diabēta pacientu atbalstam. Un kas ir būtiski, atarolip sastāvs ir vērsts uz 3 rādītājiem. Uz paaugstinātu glikozes līmeni, uz paaugstinātu holesterīna līmeni un uz minerālu vielu un vitamīnu deficītu. Kā atarolip D priekšrocības vēlos uzsvērt to, ka atarolip D palīdz kontrolēt gan holesterīna līmeni, gan glikozes līmeni asinīs, kas sniedz atbalstu gan metabolā sindroma pacientiem, gan pacientiem, kam jau ir diagnosticēts otrā tipa cukura diabēts. Un, protams, nemazāk svarīgi ir ērtā lietošana, tikai 1 kapsula dienā. Kā arī vēl viena priekšrocība, ko vēlos uzsvērt, ir atarolip D efektivitātes pētījums. Un šajā pētījumā
pacienti, kam bija paaugstināti glikozes rādītāji, 3 mēnešus lietoja pa vienai aterolib D kapsulai dienā. Un ko es vēlos uzsvērt, ka aterolib D ir vienīgais šāda veida produkts Latvijā ar pierādītu iedarbību. Un šeit jūs redzat aterolib D ietekmi uz glikozes rādītājiem. Tas efektīvi samazināja 3 mēnešu laikā gan glikozes līmeni asinīs, gan arī glikēto hemoglobīnu, kā arī mēs pētījām aterolib D ietekmi uz holesterīna līmeni, un šo te 3 mēnešu laikā efektīvi tika samazināts gan kopējais holesterīna līmenis, gan triglicerīdu līmenis, gan arī zema blīvuma lipoproteīna holesterīna līmenis. Un šie pētījuma rezultāti ir skaidri un pārliecinoši. Aterolib D efektīvi regulē gan glikozes, gan holesterīna līmeni, sniedzot reālu atbalstu pacienta veselībai. Un visi šie rezultāti ir statistiski ticami, kas nozīmē to, ka rezultāti nav nejaušība, bet gan glikozes, gan holesterīna līmeņa samazinājums ir pārliecinoši saistīts ar aterolib D lietošanu. Un runājot par sastāvdaļām, tad uz paaugstinātu holesterīna līmeni iedarbojas 2 dabīgie statīni, kas ir aterolib D sastāvā - monokolīns K un polikosanols. Un Eiropas komisija ir atzinusi, ka šis te monokolīns K, ko iegūst no sarkanajiem rauga rīsiem, ir identisks ķīmiskajam statīnam, lovastatīnam, un tas efektīvi bloķē holesterīna veidošanos aknās. Bet būtiska monokolīna K priekšrocība ir tas, ka monokolīns K ievērojami mazāk, salīdzinot ar sintētiskajiem statīniem, izraisa statīniem raksturīgās blaknes. Kā jau minēju, otrs dabīgais statīns aterolib D sastāvā ir polikosanols. Polikosanols savukārt iegūst no cukurniedrēm, no cukurniedru vaska. Un polikosanols tieši tāpat kā monokolīns K inhibē HMG koenzīmu A reduktāzi, bloķējot holesterīna veidošanos aknās. Aterolib D sastāvā ir iekļauts arī īstais kanēlis, un pētījumos ir pierādīts, ka aterolib D sastāvā esošajam īstajam kanēlim piemīt ārstnieciskas īpašības, kas uzlabo šūnu jutību pret insulīnu un stimulē insulīna receptorus, efektīvi samazinot glikozes līmeni asinīs. Aterolib D sastāvā ir arī trīsvērtīgais chroms, un trīsvērtīgajam chromam arī ir pierādīta iedarbība uz to, ka tas efektīvi samazina glikozes līmeni asinīs. Chroms palielina insulīna saistīšanos ar šūnām, aktivizē insulīna receptoru jutību pret insulīnu. Kā arī aterolib D novērš vitamīnu un minerālu vielu deficītu, kas metabolā sindroma un diabēta pacientiem ir ļoti būtiski. Aterolib D ir jaunākās paaudzes dabīgs produkts metabolā sindroma un diabēta pacientu atbalstam. Tā sastāvā ir 2 dabīgie statīni, kuri kontrolē holesterīna līmeni asinīs, un arī kanēlis un chroms. Tās ir 2 vielas, kas ir glikozes līmeņa kontrolē. Aterolib D jūs varat ieteikt tik vienam pacientam, kuram ir paaugstināts holesterīna un glikozes līmenis asinīs. Kā arī, kā jau minēju, aterolib D ir ērti lietot tikai 1 kapsula dienā, un ieteicamais lietošanas kurs ir apmēram 6 mēneši, un pēc nepieciešamības šo kursu var arī atkārtot. No manas puses šodien tas ir viss. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, jūs droši varat ar mums sazināties, un mēs jums labprāt atbildēsim. Uz tikšanos nākamreiz!